Čau! Šodien Walk and Talk man ir blakus mana sieva. Un īstenībā parunāsim tieši par tēmu, par vīriešu lomu sievietes dzīvē un vispār par vīriešu lomu. Nu, es teiktu tā, ka būtu jāsāk ar to, ka vīrietis un sieviete satiekās ne jau tāpat vien. Viņiem ir noteikts pieredzes jāaiziet cauri, gan attiecībās, gan, ja ir bērni, tad ar bērniem, jo, tā ir īstenībā, viena no sarežģītākajām lietām attiecības un bērnu audzināšana. Un jūs jau satiekaties, jo jūs partneri tādu arī piesaista sev. Un, kas tad ir vīrietis? Tu jau tā neesi tur vīrietis, vai, tas ir vīrietis, šitas ir vīrietis, kā lai nodefinē? Tas ir katram savs atkal. Tu jau, kā es jau teicu, piesaisti to vīrieti, kuru tajā brīdī tu esi pelnījis. Bet to visu var mainīt. Ja tev liekas, ka kaut kas nav tajās attiecībās, ja sieviete vispār liekas, ka šitais man jau ir principā atstrādāts, tad ir jautājums, vai tas vīrietis tad pievelkās, ja sieviete iet jau pa priekšu un iet izaugsmes jomā, piemēram, un viņai tas ir dabisks ceļš, jo, skaidrs viens, ka sievietes labprāt iet izaugsmē, jo viņām vienkārši dabiski ir iekšā tā lielā mīlestība gan pret sevi, gan pret apkārtējiem. Bet vīrietim, vīrietis ir pieredzes, lielākoties iet uz darbu, nāk mājās un to visu laiku atkārtot. Un tā sievišķā puse, ja vīrieti ir nobloķēta, tad viņš nav plūdumā, jo mums vīriešiem ir sievišķā puse kaut kādi tie 20%, pārējie vīrišķais. Un tas nozīmē to, ka ja vīrietim tas ir tas plūdums, tā spontanitāte, emociju izrādīšana, ja viņam tas nenāk dabiski ārā, tad skaidrs, ka to ir jāsavedā un ar to var strādāt. Un tas, kas vīrietim, pēc tādiem kā lai pasaka, tas vīrietim jānodrošina sievietei pēc būtības ir darbības platforma. Tas ir tā kā, nezinu, pie pirtiņas uzcelt terasi un tagad tu vari darboties, ja? Bet to ir grūti saprast. Es vienkārši arī pēc savas pieredzes saku, kad, kā liekas, es esmu viens vesels un sieviete ir viens vesels. Un, jā, ir dažādi ģimenes modeļi, ka sieviete tikai sēž mājās, vīrietis pasaka, ka tu nestrādā, tu droši dzīvo mājās, bet nesaņem sievieti atbalstu savai izaugsmei, jo, tās ir attiecību modeļi dažādi. Pieņemsim, šajā gadījumā tur varētu būt, ja sievietei vīrs pasaka, sēd mājās, viņam tas ir vajadzīgs. Ja sieviete sāks izaugt, viņam sāks šaut ārā korķus, viņam vairs nebūs ērti tas. Tieši to gribēju jautāt, kas tur sēž apakšā, vai ne? Man uzreiz automātiski liekas, tās ir riktīgas bailes tam vīrietim, ka tā sieviete izies no mājas, sāks darboties,
viņam vairs nebūs tā sieviete, ko viņš gribēja. Tās ir tās bailes, vai ne? Piekrīti, ir tā? Jā, tās ir bailes, jo mēs jau visi meklējam dabiski to drošību. Sieviete meklē to drošību. Pieņemsim, ir arī attiecību modeļi, kur sieviete atrod 11 gadus vecāku vīrieti, un tad ir jautājums, pieņemsim, varbūt viņai bērnībā nav bijis tēvs, vai viņai ir tieši bijis tēvs, kurš ir viņu ļoti labi ucinājis un viss bijis kārtībā, bet viņa atrod to citā vīrietī, to savu tēvu, bet pēc idejas, jūs jau satiekaties, sieviete, vīrietis satiekās, kā sieviete un vīrietis. Kā divi pieaugušie, bet nevis tajās lomās kā meita un tēvs. Tā ir īstenībā piebilde tam pašam sākumā, ko tu teici, vai ne? Par to, kā veidojās tās attiecības, ko mēs no otra gaidām. Un kāds ir tas pamats, kā tās attiecības sāk veidoties, ko tu meklē tajā partnerī. Tu meklē tēvu. Mēs esam izgājuši tam cauri. Es arī pati sapratu vienā mirklī, sākot pati mācīties psiholoģiju, ka bļāviens, es savā vīrā meklēju tēvu. Jo mans tēvs tur bija ļoti pret mani mīļš, gādīgs, dāsns un viss, jā. Un es to pašu sagaidīju no sava vīra. Un tas ir par tām lomām, jo mēs esam vīrietis un sieviete. Bet tās lomas, vecāks, mamma, tētis, kas vēl krustvecāki, tās visas ir lomas. Un mēs savas kaut kādas drošības pamata meklējam to drošo ostu. Bet, protams, ka vīrietim pēc būtības, tas, ko arī sievietei arī gaida no vīrieša, kad to drošību, tas pilnīgi normāli. Jā, bet kā tu gaidi drošību, bet iedomājies, ja tu to, varbūt šeit mazāk, tu gaidi drošību, bet iedomājies, ja tu to vīru esi paņēmusi savā paspārnē kā dēlu, kādu tieši tu drošību vari dabūt no bērna? Tas ir atkal tas modelis, tas, kur sieviete ir kā mamma uzņēmusies lomu un gaida, bļāviens, kāpēc mans vecis nenodrošina? Kāpēc viņš nevar, nezinu, tur ierosināt kaut kādas idejas, mums ceļojumus vai ko? Kāpēc? Vai tad mazi bērni to dara? Nedara, jā, tāpēc, jo tie attiecību modeļi tātad arī var būt dažādi. Tā, kad tu uzsāc attiecības, tikko svaigas, tad jautājums, kāds ir tavs nodoms uzsākt tās attiecības. Tas ir baigi svarīgi, ja tu uzsāc aiz kaut kāda aprēķina, skaidrs, ka vienā brīdī tas kaut kad beigsies. Ja tu uzsāc to aiz nedrošības kaut kādas, tu varbūt kādu brīdi to drošību saņemsi, bet vienā brīdī arī tā var beigties. Un jā, tas nodoms ir nenormāli svarīgs. Un ja tu feiko kaut kādā ziņā, kad neesi godīgs vai godīgi pret sevi, tad ir arī vienā brīdī attapsies, bet īsumā es to negribēju. Es negribēju, ka partneris pret mani tā attiecās vai ka mums nav normālas sarunas un tā. Jo, pieņemsim, uzsākot attiecības, to ar veciem instrumentiem savas ideālās attiecības nevarēs izveidot ar veciem instrumentiem. Tas nozīmē to, ka ja tu joprojām esi tajās pašās bailēs, nedrošībā, visticamāk dabūs to pašu partneri, no kura varbūt izšķīrās. Un, lūk, jo kas vēl? Sievietei ir svarīgi realizēt savu potenciālu. Un tāpēc vīrietim ir tas, es negribu teikt pienākums, bet jo tā ir birka, tas ir slikts vārds.
tā ir vīrieša atbildība būt apzinātam un atbalstīt sievieti, ka, jā, jūs vienojaties, piemēram, ka sieviete sēž pēdiņās mājās, ja, ar bērniem, uztur saimniecību, mājsaimniecību. Labi, viss kārtībā, bet pie nosacījumiem jums ir normāls sarunas, un jūs varat izrunāt to jautājumu, ka, ok, ja tu gribi kaut ko mācīties, ej mācies. Ja tu vēlies kaut ko pastrādā, nopelni priekš sevis, jo sieviete obligāti it kā nav jānopelna priekš ģimenes, bet viņa var pelnīt priekš sevis, priekš savām lietām, priekš tādiem bonusiņiem, ja, tas ir, ka vīrietis tā kā nodrošina, ka viņai viss ir pietiekami, bet ka ir tāda kā, ka tu realizējies un saņem arī to finansiālo, tā ir pavisam cits sajūta sievietei. Un tas, kā teicu par tām sarunām, ka ir tās sarunas un tā patiesā vēlme ir no abiem diviem, ka sieviete ir mājās, dzīvojās ar bērniem, aprūpē saimniecību, bet ka tiešām tā ir viņa patiesā vēlme. Nevis, ka tagad tāpēc, ka vīrs man liek un man ir bail īstenībā pateikt, jo uz bailēm balstītas attiecības tās nav laimīgas attiecības un tās nekad tādas arī nebūs. Nu jā, un vīrietis pēc idejas ved un sieviete ļaujās. Tas ir tā, ja tu teiksi un savam vīrietim, tu mani ved un es ļaušos, bet viņam tas nav dabiskais stāvoklis viņam. Ja jūs noklausoties šo video, tagad tu mani ved. Uz kurieni? Uz kurieni? Es tev varu aizvest uz Kaibalu. Jā, tāpēc, ja vīrietim nav tā faila dabiski vest sievieti, tad, tu viņu nepiespiedīsi, viņam tas nebūs dabiski. Viņš varbūt centīsies, mēģinās, bet vienā brīdī, viņš sapratīs, brānēs, bet es to nevaru īstenībā. Bet labā ziņa ir tas, ka to visu var iemācīties. Un kas ir sievietei jādara? Nekas. Viņai jānoliek malā gaidas, viņai jānoliek malā kaut kāds spiediens uz vīrieti. Jūs to izrunājat, viņš saka, viss, es sapratu, bet, nemočī mani, ja? Tikai viss atnāks, un tad vienkārši jāuzticās procesam, jo tas, nav ātrs process. Mēs paši, cik esam gājuši cauri visādiem amerikāņu kalniņiem, jo, pieņemsim, kad Dita nesa mājās informāciju tur par bērniem, par psiholoģiju, man to vajadzēja sagramot, un man vajadzēja to vispār izprast, un es sev pārmetu, ka es kaut ko nevaru izdarīt. Kurķus, jā, es sev pārmetu, ka es kaut ko nevaru izdarīt, un ja kāds vēl gaida un stāv pie stenderes un tur mīņājās, tad vēl jau vairāk rodās tā pretestība tam vīrietim. Un šis ir baigi svarīgi arī, ja sievietes pusē krītas enerģija, tad arī vīriešu pusē krītas enerģija. Jā, ja sievietes pusē krītas enerģija, tad arī vīrietim krītās. To baigi var just. Jo, es arī pēc sevis zinu. Tā vienkārši strādā enerģija, tas nav izdomājums tagad šeit. Tā vienkārši, tas ir pētīts, tas ir izzināts, ka vienkārši tas tā ir. Un tur mēs varam gribēt likt priekšā, jā, bet,
Tad padomāju, kas runā tajā, jā, bet runā tavs prāts. Tu tā kā spītnieks, jā, bet. Jā, tā, tas ir baigi, kad enerģija, tā ir, reāla štele. Un mēs katrs jūtam otra cilvēka enerģiju. Šitais ienāca tādā vienkārši apgarots, šitais ienāca vispār tā, bēdu ielē, mēs to visu jūtam. Un ja sievietei tas sāk brukt kopā, tad nebrīnieties, ka vīrietis arī paliek tāds. Un tas ir tāds vesels aplis, mēs jau viens otru ietekmējam. Jā, bet ko tu saki par to, ka sieviete, pieņemsim, ar savu apkalu pārlieku? Labi, mēs skatāmies, ka mēs cilvēkam esam dažādi temperamenti, tagad ir dažādas izziņas instrumenti, dažādi tur cilvēku dizainu, visu kaut kas, ja, ka mēs varam sevi izprast, kāda enerģija ir, enerģijas daudzums, enerģijas vispār tā plūsma, kāda ir mums katram, un ka mēs redzam, ka, pieņemsim, es zinu, ka es vienkārši esmu motors, es varu močīt, es varu iet, jā, Edgar, aizējam vēl šito, sagrāpiem vēl lapas, vēl pusstundiņu. Edgars nevar, pieņemsim, jo viņš ir pilnīgi cits enerģijas tips, viņš nevar tur visu dienu močīt, tā kā es to daru. Un tajā brīdī tas ir arī ļoti svarīgi par šo enerģiju runājot, ka sieviete īstenībā ar pārlieku lielu enerģiju un pieprasīšanu no tā vīrieša, var arī tam vīrietim izšaut tos korķus, tāpēc mums kā sievietēm arī ir jādomā, jāapskatās uz to nevis tikai uz sevi, bet arī uz to vīrieti. Un skatoties arī, pieņemsim, uz viņa kaut kāds, ja tu zini kaut ko par viņa pagātni, par viņa, kā viņš ir audzis, tad paskaties, kāpēc viņam nav šī faila šobrīd jūsu attiecībās, ko viņš ir redzējis, savā bērnībā, savā ģimenē, savās attiecībās, un tas ir ļoti, ļoti svarīgs faktors. Sieviete neiet tādā egoismā un nepieprasīt, bet paskatīties, no kurienes tas var būt nācis, lai jūs darbotos kā komanda, nevis visu laiku tā kā viens no otra pieprasīt, tu šito, ja? Kāpēc neaiznesi, 3 reizes traukus, jā, vai tu visu laiku pieprasi no tā vīrieša kaut ko, un tā, beidz būt mamma vienkārši. Jā, te ir tās lomas, kad vienā brīdī tiešām sieva ir kā mamma un vīrs ir kā tēvs, bet kā bērns. Un visādas lomas var būt. Bet tas, ko vienkārši izrunāt, kad jā, tu grābi lapas, bet es tajā brīdī tiešām neko nevēlos darīt. Un tas ir pilnīgi normāli un nešķielēt un nenosodīt. Tāpēc, ka tad, ja tu nosodi vaino un vēl nesko, tu baigi nolē enerģiju un vienkārši pazūd gan vēlme kaut ko darīt, gan attiecības iet uz leju. Jo, kā vīrietis var būt klints, ja īstumā no vienas puses arī, ja sieviete tur močī viņu, un otrādāk, ja vīrietis močī sievieti, tad kā tur vairs klints, tā jau ir, tās jau ir destruktīvas attiecības, un tādās attiecībās nav jādzīvo. Destruktīvās attiecībās, un vēl jau vairāk, ja tur ir roku pacelšana vai kas, un tad ir jāmūk no turienes. Es gribētu teikt, ka tu noteikti nerunā par destruktīvām attiecībām. Tu šeit runā par attiecībām, kurām ir iespēja kļūt par šīm atbalstošajām attiecībām, kur mēs esam sākumā mēs nesaprotam vispār sākumā īstenībā katrs pats sevi, kā mēs varam saprast viens otru, un tad, kad mēs sākam iepazīt pats sevi, tad tikai mēs varam iepazīt to otru. Un ko man noteikti gribās, šo klausās vīrieši, noteikti gribās teikt, ka es esmu satikusi savā darbības jomā pa šiem daudziem gadiem entās sievietes, un simtiem, jau, man liekas, jau daudz vairāk ir. Un tas, ko īstenībā sievietēm viena no pamat vajadzībām, kas viņām ir attiecībās, ir būt saprastām un vienkārši reizēm tikt sadzirdētām. Tev pat nekas nav jāsaka.
vienkārši vari pateikt, es tevi dzirdu, samīļot, jo reizēm tā tuvība ir tas, kas visvairāk sievietēm pietrūkst. Īpaši tad, kad ienāk ģimenē mazi bērniņi, ja, jo viņām ir ļoti daudz jādod mazajam bērnam, zīdainītim, un tad ir tā, ka kurš dos viņai. Protams, vīrietim atkal jādomā, bet tā ir tā miedarbība. Viņš iedodot sievietē, viņš dabū arī pretī. Nu, un vēl, kam es gribēju pieskarties, ja vīrietim nav faila iedot pieskārienu sievietei, man tas bija ļoti grūti, un es joprojām to trenēju. Nu, tīri apziņa to, kad ja sieviete dusmojās, tad pie viņas pieiet un saspiest viņu vienkārši aiz mīlestības un nelaist vaļā, lai ka viņa raujās ārā. Viņa tevi groži dzen projām. Dzen projām, nelaid viņu vaļā, vienkārši esi tā stiprā klints. Es to arī vēl mācos, jo man tāda faila vispār nebija, nu, kad samīļot sievieti, nu, Tur slēdzās arī tas ego klāt? Vēl kaut kur ego slēdzās, klāt arī, nu kā, mēs taču sastrīdējāmies, mums abiem jābūt dusmīgiem un vēl kaut kas, bet vienkārši sievieti jāiet un jāsamīļo, un tas arī viss. Un jāatcerās vēl tas, ka sāpināt cilvēki arī sāpina citus cilvēkus, un ja jūs abi divi nestrādājat ar sevi un nestrādājat ar savām bailēm un savām traumām, nu, tad tās attiecības var pārvērsties vai pat izbeigties. Nu, diemžēl tā ir, un man kā juristam, vēl strādājošajā jomā, es to ļoti labi redzu. Un tiklīdz arī iet viens vairāk izaugsmē, otrs nevalkās līdzi, tur vienkārši, nu, sākās tas, ka nav kopīgas intereses, nav kaut kādas noteikti deksmes un nav tās dzirksteles vairs un liekas viens otru nesaprot. Tāpēc es domāju, šo mēs arī varam noslēgt. Secinājums tāds, ka vīriešu loma dzīvē ir daudz kā atkarīga. Arī no pašas sievietes. Un arī no vīriešu traumām, no tā, ko viņš ir redzējis savā ģimenē, ko viņš ir redzējis, kādas ir viņa iepriekšējo attiecību pieredzes. Ja attiecības tiek izveidotas ar veciem instrumentiem, līdz ar to, nu, tad ir lielāks darbs. Ja apzinās, ka jā, mēs apzināmies to, ka mēs izveidojam attiecības ar nodomu, kurš mums vairs nav aktuāls, to var mainīt, bet tad ir jāaug kopā. Un es zinu, ka to var izdarīt jebkurš. Tiekamies nākamajā epizodē.